22. gada eksāmena uzdevumā 12. klasē mums 13. uzdevums jautā, kurš no dotās riņķu līnijas vienādojumiem mums ir pareizs. Attēlā mums dota riņķu līnija ar centru -1 un 3. Un rādījos izskatās 2 vienības garš. Nu, tas tā kā atbilst. Bet paskatīsimies, kāda tam mums ir formula lapā par šo tēmu. Riņķa līnijas vienādojums. Ja centrs ir x0, y0, tad x mīnus x0 iekavās kvadrātā plus y mīnus y0 iekavās kvadrātā ir rādījus kvadrātā. Pārrakstīsim šo formuliņu pie sevis. Kādu tad mēs īstenībā meklējam šo riņķu līniju? X mīnus x0 kvadrātā plus y mīnus y0 kvadrātā jābūt rādījus kvadrātam. Un šī brīdī mēs skaidri redzam, ka mums rādījus visur ir 2 kvadrātā. Un centrs mums ir ar koordinātēm -1 un 3. Skatāmies, kurš mums atbilst. X mīnus pirmā koordināta. X mīnus -1, tad būs ar pluszīmi B vai C atbilde. Un Y mīnus formulā 3. Man sanāk, ka B atbilde ir pareizā. Tātad X mīnus pirmā koordināta, mīnus X nultā koordināta, Y mīnus Y nultā koordināta. B atbilde. Jauki. Kāds mums ir nākošais uzdevums? Nākošais uzdevums mums ir par ģeometriju. 14. uzdevums koordinātu plaknē doti punkti K un L. Nosaka nogriežņu K un L viduspunktu koordinātas. Kur mēs atrodam viduspunktu? Skatāmies formulu lapā. Viduspunktu koordinātas turpat blakus pie riņķa līnijām un vektoriem. Viduspunkts C ir. Izrakstam šo formuliņu ārā pie sevis, lai viņa nepazūd šī brīdī, kamēr mēs mācamies un domājam, kā tas ir jārēķina. Es šeit zemāk pierakstīšu, ka C ir vienāds x1 plus x2, x koordināšu summa dalīts ar 2, un attiecīgi y koordināta ir y koordināšu summa dalīts ar 2. Nu, tad pareiķināsim, cik tas varētu būt. Centrs mums būs x koordināts 3 un -5 saskaitam, dalīts ar 2, y koordināts 1 plus -2, dalīts ar 2. -2 dalīts ar 2 ir -1, un -1 dalīts ar 2 ir -1 puse. Tātad šīs te koordinātas ir -1, -1 puse. Nogriežņa K. Jā, šeit vajadzēja rakstīt M-burtu, un šeit vajadzēja rakstīt M-burtu, jo mums bija dots M. Nedrīkstēja tā kā formulā rakstīt, vajadzēja būt uzmanīgiem. Un tagad ir vēl viens jautājums. Nosaka vienādojumu taisnību, kas iet ar punktiem K un L, un pieraksta to formā x plus B, x plus C ir vienāds ar 0. Var skatīt viss saskaitāmos uz kreiso pusi. A, B, C ir veseli skaitļi. Nu, pamēģināsim, kāda mums ir formulas. Skatāmies formulu lapā, vairs ne šo formuliņu. Mums ir caur 2 punktiem vienādojums jāuzzīmē. Ņemsim šo te x mīnus x1, x2 mīnus x1. Iegaumējam viņu, vai arī pārrakstam. Pārrakstīsim ar sarkanu krāsu, lai krīt acīs, lai neaizmirstās.
x mīnus x1 dalīts ar x2 mīnus x1 ir y mīnus y1, bet jums būs visu laiku eksāmenā formula lapa pats priekšā, jums neko nav jāpāraksta. Šobrīd man vienkārši tā ir ērtāk, lai mēs visu laiku redzam to, ko mēs rēķinām. Tātad 2 punkti. X mīnus K punkta X koordināte 3 un L punkta X koordināte mīnus 5 mīnus 3. Tagad Y tāpatās. Y mīnus vieninieks un mīnus 2 mīnus 1. Kas mums šeit sanāk? X mīnus 3 dalīts ar mīnus 8, y mīnus 1 dalīts ar mīnus 3. Novienādosim saucējus, vai, teiksim tā, pareizināsim abas puses ar mīnus 3 un pareizināsim abas puses ar mīnus 8, un mēs iegūsim izteiksmīti. Mīnus 3x plus 9 ir vienāds ar mīnus 8y plus 8. Aiznesam visu saskaitāmos uz kreiso pusi un iegūstam izteiksmi. Mīnus 3x, mīnus 8y uz kreiso pusi ir plus 8y, un kreisajā pusē 9 mīnus 8 ir plus 1 ir 0. Lūk, šis te vienādojums jau ir rezultāts. Mēs esam uzzīmējuši taisni, kas iet caur punktiem K un L, un esam pierakstījuši to formā ax plus by plus c ir 0. Paldies par uzmanību!